В этом учебном году на территории нашей школы началось строительство новой столовой. Поэтому мы решили узнать, каково же мнение наших учеников о нынешней столовой и каково их мнение о строительстве новой столовой. Что вы больше всего любите? Пюре, да? А салат любите? А пиццу? А что еще хотите, чтобы было? Как кормят наши столовые? Да. Какие блюда ваши самые любимые? Суп красный. Красный суп. Есть какие-то пожелания для нашей школьной столовой из блюд? Довольны ли вы едой в школьной столовой? Конечно, доволен, что новая столовая больше будет. Что вы хотели в меню? Меню? Ну, конечно, котлеты. Что вы думаете о строительстве новой столовой? Столовой? Ну, наверное, думаю, что будет больше места. Довольны ли вы едой в школьной столовой? Довольно, потому что я часто не завтракаю дома. Что бы вы хотели видеть в меню? Больше видов напитков. Что вы думаете о строительстве новой столовой? Не будет таких длинных очередей в коридоре, что стоять. Очень хорошо. Довольны ли вы едой в школьной столовой? Бывает, да, бывает не очень, но в основном да. Что бы вы хотели видеть? Побольше сладкого. Что вы думаете о строительстве новой столовой? Мы очень ждем, чтобы уже закончили и будем обедать в нашей столовой. Посмотреть, как там. Довольны ли вы едой в школьной столовой? Да. Что бы вы хотели видеть в меню? Наверное, какое-то разнообразие супов или что-нибудь мясные блюда какие-нибудь еще больше. Что вы думаете о строительстве новой столовой? Мне очень жалко, что я заканчиваю 12 класс и не застану эту красоту. Daugavpils 3. vidusskolā tika veikta aptauja vecākiem par skolēnu ēdināšanu. Pēc iegūtiem datiem var secināt, ka 90% vecāku bieži interesējās par to, ko bērns ēd skolā. Lai vecākiem būtu iespēja iepazīties ar nedēļas ēdienkarti, skolas mājaslapā tā ir pieejama elektroniskajā veidā. Šo iespēju aktīvi izmanto 3. daļa no aptaujātiem vecākiem. Apkopojot skolēnu priekšrocības ēdienu izvēlē, var pateikt, ka katram ēdienam ir savs cienītais. Tas attiecās gan uz gaļas un zivju ēdieniem, gan uz zupām, gan uz garnīriem un desertiem. 80% vecāku uzskata, ka ēdnīcas apkalpošana saglabā savu līmeni vai kļūst labākā, un tiek ievērotas ēdnīcas sanitārās normas. 77% skolēnu izmanto iespēju starpbrīžu laikā uzkost. Skolēnu vidū vispopulārākās uzkodas ir smalkmaizītes un picas, bet no dzērieniem tēja un piens rasenes. Kā arī vecākiem ir aktuāla informācija par bērnu ēdināšanas laiku, ēdienkartē piedāvātu ēdienu izvēles paplašināšanu un veselīga uztura principu ievērošanu. Arī gan vecāki, gan skolēni gaida jaunu ēdnīcas ēdamzāli. Внезапная проверка столовой. Дети довольны, кушают, еда теплая, не обжигает. Но десерт сегодня что? Десерт любят очень, едят в первую очередь. Вырежете? Да. Вот проведена как и техническая зона проверочки, холодильная зона. Подача сейчас будет контрольная, поэтому рекомендуем родителям чаще быть в гостях своих детей. Не обнаружено никаких недостатков. Есть некоторые просьбы, будем стараться их устранять. 24. februārī Daugavpils 3. vidusskolā skolēniem tika dota iespēja piedalīties talantu konkursā, jo mēs zinām, ka mūsu skolēnu vidū ir daudz talantīgu, aktīvu un sportisku bērnu. Konkursā piedalījās dziedātāji, kuri uzdāvināja skatītājiem dziesmas gan latviešu valodā, gan angļu valodā, gan arī krievu valodā. Dziesmas bija gan tādas,
kurus klausoties gribas sākt dejot, gan arī tādas, kurās, ieklausoties, skatītājiem varēja pamanīt asaras acīs. Skolēni parādīja arī savus talantus klavieru un gitāras spēlē. Konkursa dalībnieki parādīja arī savus mākslas vingrošanas prasmes, dejošanas talantus un pat skrituļu slidošanas meistarību. Bez uzmanības nepalika arī talantīgi mākslinieki, kuri iepazīstināja skatītājus ar saviem zīmēšanas, veidošanas, konstruēšanas un pat šūšanas talantiem. Konkursa nobeigumā katrs dalībnieks saņēma pateicības rakstu par piedalīšanos konkursā, jo žurijai bija grūti izvēlēties talantīgākus no talantīgākajiem. Mums ir lepnums par mūsu skolas talantiem. Paldies! Labdien! Janvārī mūsu skolas 11. B klases skolniece Liza Čumika ieguva jaunās sieviešu basketbola līgas labākās spēlētājas godalgu. Liza, kā tev izdevās sasniegt tik augstus rezultātus? Es nodarbojos ar basketbolu jau 11 gadus. Mums katru dienu, izņemot svētdienas, notiek treniņi pa 2 stundām. Tas ir tāds darbs fizisks. Paldies! Saki lūdzu, kādi tavi nodomi saistībā ar basketbolu turpmāk dzīvē? Ja man būs iespēja spēlēt par augstskolu, kur es studēšu nākamā gadus, un tad es turpināšu spēlēt. Paldies! Zinu, ka tu arī labi mācies. Vai sports netraucē mācībām? Nedaudz traucē, ja būtu vairāk brīvā laika, tad būtu labākas atzīmes. Paldies, un no visas skolas novēlam tev labus sasniegumus gan mācībās, gan sportā. Paldies! Nesen mūsu valstī, tieši 22. februārī, tika pasniegtas ekscelences balva eksaktajos mācību priekšmetos un ekonomikā. No mūsu skolas piedalījās 2 skolotājas un izgāja laureātos. Tā ir fizikas skolotāja Larisa Karaševska un matemātikas skolotāja Natālija Petrova. Nedaudz sīkāk par šo balvu palūdzu pastāstīt tieši skolotāja Larisu. Sakiet lūdzu, cik bieži notiek šī balva? Šis konkurss praktiski, varam tā nosaukt, notiek katru gadu. Un tagad bija 6. gads pēc kārtas, kad notiek. Sakiet lūdzu, kas var pieteikties un kā var pieteikties šim konkursam? Pirms dažiem gadiem pretendentus varēja izvirzīt tikai mācību iestāde, bet tagad, šogad un pagājušā gada to varēja izdarīt arī jebkurš skolēns, jebkurš vecāks vai kolēģis. Vienīgais, ka ir nepieciešams pamatot,
kāpēc es gribu, lai šis skolotājs nokļūtu tajā konkursā. Sakiet, lūdzu, kas bija jādara, lai kļūtu par laureātu? Lai kļūtu par laureātu, pirmkārt bija tā neklātienes daļa, kura bija nepieciešams pastāstīt par sevi, saskaitīt un uzrakstīt visus savus panākumus, sasniegumus, un ja tā augsta komisija pieņems lēmumu, ka tu esi tāds skolotājs, kurš var pretendēt uz šo balvu, tad tevi izsauks. Sakiet, lūdzu, vai vispār ir vērts citiem skolotājiem mēģināt piedalīties šajā konkursā? Es domāju, ka ir vērts. Kāpēc nē? Mums skolas, pilsētas skolas ir labi skolotāji un skolotājas. Viņi labi zina savu priekšmetu, viņam ir sasniegumi. Kāpēc nē? Viņi var visi piedalīties. Sakiet, vai no Daugavpils bija vēl citi skolotāji? Šogad mēs bijām tikai 2 no mūsu skolas un vairs neviena skolotāja nebija, bet kopēja no Latvijas pretendēja uz tām balvām 142 skolotāji un bija izsaukti tikai 25. Tāpēc grūti pateikt, vai bija tie skolotāji no mūsu pilsētas, kuri pretendēja, bet neizēja tā finālā. Sakiet, jūs teicāt, ka konkurss notika kā 2 daļās, neklātienes daļa un otra daļa kāda? Otra ir klātienes daļa. Ir nepieciešams novādīt pirmkārt stundu, nelielo, 20 minūšu, bet aktīvu kādu, lai visi skolēni būtu aizņemti, bet galvenais tā nosacījums, lai stundas beigas skolēni varētu pierādīt savas zināšanas, kuras iegūtas 20 minūšu laikā. Это viens no uzdevumiem. Pēc tam notiek sarunas ar skolotājiem, ir nepieciešams nedaudz pastāstīt par sevi, proti analizēt mācību situācijas, meklēt risinājumus, un kas bija jaunais šajā mācību gadā, 10 minūšu laika mums bija nepieciešams izdomāt vēl stundu konspektu un pamatot, kāpēc es darīšu tā vai citādi. Un šeit arī bija diezgan sarežģīti. Sakiet, skolēnus vedāt līdzi? Nē, skolēni bija tādi, kas mācās. Šogad konkurss notiek Mārupes vidusskola, un skolēni bija tādi, kādi bija skolēni. Paldies! Novēlam jums radošu turpmāko darbu un veiksmi! Tā, paldies! Projekta Learning Beauty ietvaros no 20. līdz 24. februārim mēs 8. A klases skolēni un 2 informātikas skolotāji devamies uz Poliju. Šoreiz tikšanās notika tehnikumā. Galvenais mērķis šīs tikšanās reizē bija 3D printera veidošana un 3D moduļu veidošana un printēšana. Pirmajā dienā mēs mēģinājām izveidot piekariņus ar savu vārdu – programma Solid Edge. Dienas beigās mēs saņemam tos izprintējus. Otrajā dienā mēs no izprintētajām detaļām salikam 3D printerus. Trešajā 4. dienā mēs apmeklējam uzņēmumu Pol Eko, kurš nodarbojas ar leduskapju ražošanu. Pilsētas Zabža mēs apmeklējam reaktuvi Guido, kurā nokāpām apakšzemi par 320 metriem. Pēdējā dienā mēs saņemam diplomus. Šī tikšana bija ļoti aizraujoša. Хор 5-12 классов Даугавпилской средней школы номер 3. Город Даугавпилск, Латвия. Художественный руководитель Марута Величко. Концертмейстер Юлия Васильевна. Латышская народная песня «Лесные напевы» в обработке Дейсма. Драма «Йоли Панто Тодо Эль Диа».
Labdien! Svētdien mūsu 5. un 12. klašu kori atgriezās no pasaules čempionāta bērnu koru mūzikā Sanktpēterburgā. Viņu skolotāja un vadītāja Maruta Viļička šodien ir mūsu studijā. Sakiet lūdzu, skolotāji, kā jums veicās šajā konkursā? Mums veicās ļoti labi, jo mēs ieguvām 2. vietu šajā konkursā. Un es lasīju, ka ir arī laureāte, soliste. Jā, mūsu soliste Violeta Rybakova ir atzīta par labāko šī konkursa solisti. Sakiet lūdzu, kā jūs vispār nokļuvāt šajā konkursā? Šajā konkursā, pirms šī konkursa, mēs piedalījāmies starptautiskā koru konkursā šeit pat Daugavpilī Sudraba zvani. Un Jūlija Blinova no Sanktpēterburgas bija šī konkursa žūrijas locekle, un viņa mūs uzaicināja šo konkursu, jo teica, ka Krievijai ir jāredz mūsu kolektīvs, un vairākas reizes pat nāca klāt un aicināja mūs piedalīties. Paldies! Sakiet lūdzu, vai jums ir kādi arī nākotnes nodomi piedalīties citos starptautiskos konkursos? Noteikti, tāpēc, ka šāda veida konkursi palīdz augt mums un būt profesionāli augt. Paldies! Sakiet lūdzu, kādi ir jūsu iespaidi par šo koncertu, par to organizatorisko pusi, gan arī izklaides? Šis konkurss bija ļoti organizēts, un mēs esam ļoti apmierināti, jo viss bija apdomāts, pārdomāts līdz pēdējai sekundei par katru minūti, un katru dienu mums bija doti nevis rīkojumi, bet organizatoriski jautājumi tika apspriesti tieši ar šī konkursa organizatoriem. Paldies! Savos iespaidos mums arī uzaicinātas dalīties 6. klases skolnieces Evita Teivāne, Beata Galabokova un Milena Ugarenka. Meitenes, kas jums patika visvairāk šajā braucienā uz Sanktpēterburgu? Man visvairāk patika mūsu viesnīca, kurā mēs dzīvojām, jo tā bija ļoti ērta, skaista un interesanta. Man visvairāk patika ekskursija un gide, jo viņa ir ļoti skaidri un ļoti skaidri pastāstīja par Pēterburgu. Man visvairāk patika pilsētas arhitektūra, jo tā bija ļoti skaisti, interesanti un tādā veca, un ļoti labi bija Restaurēta. Meitenes, vai jūs vēl gribētu piedalīties šādā konkursā? Jā, ļoti. Paldies jums, paldies visiem! Uzredzēšanos! Ir atnācis pavasaris un jau sākas eksāmeni un pārbaudes darbi. Ko jūs varētu novēlēt mūsu skolēniem tā, lai iedvesmotu viņus, nokārtot visus eksāmenus un valsts pārbaudes darbus? Tiešām sācies valsts pārbaudes darbu laiks, eksāmeni, centralizēti eksāmeni. Es domāju, ka mēs ražīgi pastrādājam visu gadu. Es gribu novēlēt gan 6. klasē, gan 3. klasē, gan 9. gan 12. veiksmīgi nokārtot absolūti visus pārbaudas darbus. Tie, kuri kārtoja diagnosējušus darbus, piemēram, 8. klase, 9. klase, jau daļai nokārtojuši. Un tiešām ceru, ka man būs prieks atvērt rezultātus, paskatīties rezultātus salīdzinoši ar citām skolām. Domāju, ka mūsu skolotāji ļoti ražīgi pastrādāja. Skolēni parādīs visu to labāko, ko viņi ir iemācījušies par šo mācību gadu. Paldies par jūsu iedvesmojošiem vārdiem!